Ite Stoļerovas cīšana nelegālos maizes ceptuve ar nosaukumu 3X, jeb krīvu valodā he. Melderi sekoja, lai pierādzeņi izaceptos mēkstoki par lopstu. Nu jā, plus mīnus, kapteiņ. Maizeite teik gatavota vareni, jūsim jomēcēja mēkle, jo gatavoja pavidla. Hei, bля, давай, помайзи, хай, больше, Давай, мылtus jots, no bovam. Jau, draugi, da 5 mūsim jopaspēja kortējai partija. Autora atkopēte. Tī bija grūti laiki Rēzeknis rajonam. Bija izveidojušīs vairākas kriminofobiskas maizes ceptuvis, kas reāli apdraudēja lietuvīšu maizietis importu rajonā. Lai aizstāvētu likumu, Stoļerovas policija sūtīja savu labāko dēlu pošā nelegālo dzirnavnīka sirdī. Starp citu dēls pa labi. Eis apraksts. Detektīvs Gailēts. Neprecējies hemofrodīts. 34 gadi, patīk alus un alus. Jau 2 stundas, ka ir īfiltrējis noziedzīgajā ceptuvī par maizes smaržotoju. Pazaverīs, cik jūs napīdīgi apsagierbīs. Ite tak jaunīs darbinīgs. Tuk, excuse-moi, es atgoju pēc algas. Pastīp rūciņi vorgulēt. Nu, tulzneņu nikaidu. Nu, mēs tev nevaram ciešan daudz samaksot. Grāmatvedis ar tevi nuriekinosīs. Tu pie mūsim neko daudz nāsi pīstrodos un atvaļinājums nepienākas. Tu nopelnīji vīnu lisu. Šā, nes mojos parodi māmai. I vispār mūsu uzņēmums atbalsta Olgas konvertus, kā arī e-postā. Paga, ite ža Stoļerovas policists! Ai! Ko? Ai, au! Kas te notiek? Oppaļā! Atnāk ņībi! Ko, PVC lūgu izdauzīja valns? Stoļerovas policija, macieci, uzrādi pierādzeņu tirdzniecības kvotu. Es malošu. Nu lūdzu! Ok, pierāgu biznesa pereklis ir leņģus.